attīstītu kādu procesu, vienmēr ir ļoti būtiski finanšu instrumenti. Un mēs esam izvēlējušies kā finanšu instrumentu pirmo reizi Latvijas vēsturē. Valsts kultūra kapitāla fondā ir 100 000 lati tieši radošām industrijām. Un vienmēr, kad uzsāk kādu jaunu projektu, ir tāds mazliet šaubas, kā tur būs un kā tas izskatīsies. Un man jau tagad ir jāsaka, ka uz šo finansējumu ir pieteikušies ļoti daudz pretendentu. Un mēs esam arī atlases komisijā piesaistījuši Zviedru ekonomiskās augstskolas spēkus, lai izvērtētu gan no mākslinieckā, gan no biznesa viedokļa, jo radošā industrija ir māksla un biznesa reizē. Liels pārsteigums, pozitīvs pārsteigums man bija arhitektūras un dizaina vēlme ieguldīt naudu savā eksportā, un 20 000 lati ceļo uz arhitektūras un dizaina eksportu, un viņi veido savas eksporta programmas. Pagājušā gadā tika nodibināta mūzikas eksporta biedrība, jau strādā pilnā jaudā un kaļ plānus par to, kā līdz nākošajai rada nedēļai sasniegt jauns rezultāts. Tas priecē. Tad tā pirmā konkrētā lieta ir, kā jau es teicu, censties nodefinēt vai izprast, kāds ir tas produkts vai kas ir tas produkts, kuru mēs radam un kuru mēs gribētu kādam ekonomiskos terminos runājot pārdot. Tas nozīmē, ka mēs varētu rīkot kādu nebūtu apmācību kursu, mēs varētu rīkot diskusijas, jeb tā saucamos think tankus par to, kādam vajadzētu izskatīties Latvijas arhitektūras produktam no malas. Varbūt neiedziļinoties tik ļoti šajā brīdī, kādam tam vajadzētu izskatīties iekšpusē. Tā ir tā viena lieta, ko mēs varam darīt paši, un tad ir atsevišķas lietas, kuras mums būtu nepieciešams darīt kopā ar valsti vai ar tām struktūrām, kas būtu atbildīgas vai kas būtu aicinātas mums palīdzēt vai rūpēties par to, ko mēs esam ieraduši saukt par kultūru. Un šeit kultūras ministrija kopā ar saviem partneriem, tā skaitā Britu padomi, mums var palīdzēt sadarbībā pirmkārt jau ar ekonomikas ministriju, sadarbībā ar ārlietu ministriju un sadarbībā ar izglītības ministriju. Tās būtu tās 4 lielās atbildīgās ministrijas, kuras mums varētu būt ļoti palīdzīgas, ja mēs domājam vai runājam par arhitektūras eksportu vai par arhitektūras eksportu iespējamību. Mākslas akadēmijā tas ir nepārtraukts process. Jā, mums radīšana tā ir ikdiena, un katru dienu mēs cenšamies radīt kaut ko jaunu. Protams, nākamais gads ir īpašs, tā ir Eiropas kultūras galvaspilsēta. Mākslas akadēmija piedalās ar izstādi, speciālo dizaina izstādi ar jautājumu, vai Rīga ir gatava. Jā. Bet, protams, mums ir arī daudz visādi projekti un iestrādes, kas ir ne tikai Latvijā lokāli, bet mēs arī starptautiski sadarbojamies. Mēs turpinām veidot sadarbības tīklus ar dažādām augstskolām, tā skaitā ar Goldsmith Universitāti Londonā. Mēs ceram, ka mums izveidosies arī šoruden veiksmīgs sadarbības projekts, kurā mēs vēlamies apvienot studentus no Goldsmith Universitātes ar Latvijas Mākslas akadēmijas studentiem, un radīt kopīgus Rīgas pilsētas vides objektus uz Ziemassvētkiem. Jūs droši vien neticēsiet, bet tajā brīdī, kad mēs kopā ar UNESCO padomi un ar varam saīsināto reģionālās attīstības ministriju domājām par interešu izglītības attīstību, tad jāsaka, ka mēs to šobrīd esam piedāvājuši vairākās tādās lielās plānošanas līnijās un plānošanas dokumentos, kā attīstīt un atbalstīt interešu izglītību. Un to, ka pulciņi var būt dažādi, ne tikai dziedāt, dejot, kas mums ir tradicionāli, bet tie var būt arī spēju, talantu, prātu, spēles un daudz tādas citas lietas, kas Latvijā varbūt nav tradicionāls. Mēs esam šīs lietas ielikuši finanšu pieprasījumā. To ir izdarījuši arī citas ministrijas. Un tas nozīmē, ka skolēniem, domājot par vasaras nometnēm vai par vasaras laiku, ja negluži nākamā gada laikā, tad aiznākamajā gadā vai vēl pēc gada, domājams, būs iespēja to darīt par valsts budžeta līdzekļiem dažādu ministriju padotībā.
Viens no radošās birokrātijas, jāsaka, tādiem nopietniem pamatiem ir komunikācija un ir atvērtība sabiedrībai. Un līdz ar to tad, mēs redzam, ka jau iepriekš un arī nākotnē mums ir jāstiprina komunikācija tieši valsts pārvaldes līmenī. Ikvienam ierēdim, ikvienam valsts pārvaldes darbiniekam ir jābūt atvērtam, ir jābūt kompetentam un apmācītam arī izmantot šīs jaunākās tehnoloģijas, izmantot arī sociālos mēdījus un tiešām jābūt arī savā attieksmē atvērtam iedzīvotājiem. Un līdz ar to mēs jau esam aicinājuši valsts pārvaldi, valsts pārvaldes arī augstākās amatpersonas, tātad būt aktīviem sociālos mēdījos, gan Twitterī, gan Facebookā būt pieejamiem un skaidrot valdībai un valsts pārvaldēm un arī iedzīvotājiem svarīgus jautājumus. Tas lielākais izaicinājums ir radošajām industrijām atrast jaunus veidus, pakalpojumus, kādā uzlabot pilsētnieku ikdienas, dzīvi, sniegt kāds jauns pakalpojums pilsētniekiem, viesiem, ciemiņiem, tādējādi, lai mums, šī dzīve pilsētā kļūtu patīkamāk, izraisīt vairāk patīkams emocijas, nevis varbūt sarūktinājums, nepatīkams pārsteigums un citas lietas. Pašā sākumā tika palaista radošo industriju platforma Fold, un pat šī nedēļa kalpojums par tādu skrejceļu, lai mēs patiešām atspērtos un sāktu pildīt savu galveno uzdevumu, informēt un palīdzēt apmainīties ar zināšanām un atbalstīt radošo industriju pārstāvjus. Un līdz nākamajam gadam mums ir jāpievieno tās sadaļas, kuras mēs esam plānojuši, vēl neesam paguvuši, izveidot. Un es domāju, ka līdz nākamajai rada nedēļai Fold būs kļuvis par tādu pilnvērtīgu zināšanu, informācijas, dažādu interesantu lietu krātuvi.